kolēģi, klātesošie, jāsaka, laikam arī cienījamie mākslinieki. Man ir prieks, ka mēs šodien šeit Saeimas nama sarkanajā zālē atklājam izstādi, kur nav tikai šeit sarkanajā zālē, bet kuras, teiksim, daļas mēs redzam visā Saeimas namā. Es domāju, ka jūs piekritīsiet, ka pēc būtības jau dažādi izstāžu organizēšana Saeimā ir, teiksim, tā diezgan tradicionāla lieta. Bet es gribētu teikt, ka šī ir īpaša reize, īpaša izstāde, jo šīs izstādes iniciatīva nāk no Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņiem. Tagad vārds Jāņa Rozentāla Mākslas vidusskolas direktoram Jāņa Ziņģiem. Labdien! Jā, šodien, 18. martā, Latviešu profesionālās mākslas aizsācēja un pamatlicēja gleznotāja Jāņa Rozentāla dzimšanas dienā man ir tas gods atklāt Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu diplomu darbu izstādi. Es domāju, Latvijā ir tā, ka daudzi šodien tā domā, kur tad ir tā mūsu valsts tā vērtība un tā stiprā puse. Un es no savas puses varētu teikt tā, ka tā ir mūsu kultūra, un katrā ziņā tā ir mūsu kultūra izglītība, kas Latvijā ir ļoti augstā līmenī. Un šeit man līdzi ir grāmata, kas atspoguļo mūsu skolas dzīvi un darba gaitas un audzēkņus ar visām plašu fotogrāfijām no skolas pirmsākumiem līdz 2000. gadu sākumam, precīzi gadēts. Tur esmu iekšā arī es esmu Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas absolvents. Un es vēlējos šo grāmatu dāvināt Saeimai kopā ar Jāņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas bukletu, kur ir sīkāk varbūt pastāstīts, kādas izglītības programmas pie mums apgūst un arī redzam audzēkņu darbu. Tā kā, lūdzu. Yes. Un es domāju, ka mēs varam uzskatīt šo izstādi par atklātu. Mēs esam sēžu zālē. Viņi izskatās parasti televīzijā lielāk nekā šeit uz vietas. Man arī bija tāds pārsteigums, ka pirmo reizi ienākot, ka viņiem izskatās reāli mazāk. Tātad šīs ir deputātu vietas. Deputāti sēž atbilstoši tās politiskās partijas vietai politiskajā spektrā, ko viņi pārstāv. Jo tad ir diezgan boši, ka nekļūst.